Atstājamie koki. Izlases cirtēs meža īpašnieku skatījums. Viena no izlases cirtes funkcijām ir izāģēt tos kokus, kas ir izauguši un traucē citiem kokiem, bet tur arī ir droši vien, ka vērts atstāt kādus tādus nosacīt ekoloģiskos kokus, kuriem koksnes vērtība ir maza, bet poliela ekoloģiskā vērtība, te, piemēram, ir tāds paraudzes baltāksnis, kuram ir apakšā dobumi. Var redzēt, te ir viens caurums, otrs caurums, augšā sausi zari. Visreālāk viņš ir satrupējis, kaut kādu laiku viņš te var veģetēt, un blakus ir tāda blīgzna, un tur tālāk ir vēl viena blīgzna ar tīri smuku vainagu. Un kāpēc šos kokus atstāt? Vienkārši izveidot jau saulaicīgi tādu ekoloģisko koku puduri, kur būs kaut kāda gan pusdzīva mirusī koksne, pusdzīva, un būs arī kādas blīgznes, kuras droši vien pēc kādu laiku sāks lūst un kalst, jo viņš ir samērā pavecis. Bet atkal blīgznām ir priekšrocība tā, ka tur pirmie kukaiņi, kas pavasarī izlido kamenus, un daži vēl bites noteikti tur var dabūt putekšņus no pūpoliem, un tā. Kaut kāds tāds dabas stūrīts arī mežā ir atstājams. Šeit ir vēl viens blīgznu puduris tādā skujkoku mežā, kurš ir atstāts kopjot jaunaudzes kaut kādas 10 gadus apakaļ. Un tad te ir blīgzna, te ir blīgzna, tur ir blīgzna, tur ir tādas 4 blīgznes, no kurām viena šitā te ir nolūzus, un tāpatās viņa gar zemi guļ. Ir izveidot kaut kādu mirusī koksni, un būtībā arī tāds dabas daudzveidības stūrīts tādā skujkoku mežā, kas noteikti veicina bioloģisko daudzveidību un dažādu sugu esamību mežā. Tas bija tāds neliels stāstījums, kā meža īpašnieks var veicināt bioloģisko daudzveidību savā mežā jau samērās agrās stadijās. Un te var aizmugurē redzēt kādu blīgzni, kas ir bišķiņ iepriekš atstāt. Viņa var redzēt samērā resna un ar samērā plašu vainagu. Tas, ka varbūt viņi te noēno kādu tur egli, kas aug apkārt, var būt. Bet te ir vismaz tāds skaists koks, kurš pavasarī zum no kamenēm, vēlāk no bitēm, ja ietrāpās pietiekoši silts laiks. Kamenes lido arī augstā laikā. Tā, paldies, ka skatieties video. Ja patīk, tad spiežiet tur lejā like vai parakstieties uz kanālu. Tā, tiekās mežā!